Labvakar, godājumie kolēģi un dzīvokļu īpašnieki. Mazliet par sevi, jā. Apsaimniekošanas jomā pieredze man ir 6 gadi. Patreiz ir tā, ka 5 sēkas jau man ir renovētas. Šogad renovēju vēl 4 sēkas, lielas, un 3 iet jau sadarbībā LIA projektiem, iet uz nākošu gadu. Es tāpatās kā ik viens no jums esmu dzīvokļu īpašnieks ar savām vajadzībām, un varbūt tāpēc mans mērķis šodien ir varbūt vairāk pastāstīt jums tieši visas dzīvi renovētās ēkās pirms un pēc, un arī, teiksim, kā apsaimniekotām padomu dot jums. Pirmais, tā. Jā, tā, es jums te ir attēls, attēlā varētu redzēt pirms Liepājā Klaipēdas ielas 100. māja, pirms renovācijas. Kāds skats, 103. sērija šī ir, un skats pēc. Mēs iedzīvotāji bieži vien kurnam un runājam par tādām lietām, kad mēs domājam, ka nāks mums kāds no malas un kaut ko darīs un veiks. Es gribētu aicināt visus dzīvokļu īpašniekus sākt ar sevi. Tādā lietā, kad gribētu aicināt saudzēt un rūpēties vispār vidi, kurā jūs dzīvojat. Ja? Un iet ne tikai līdz savu dzīvokļu slieksnim, bet arī tālāk, jo jūsu dzīvokļu īpašums pieder ēkas kopīpašuma telpās. Ja? Līdz ar to dzīvokļu īpašniekiem pašiem vajadzētu mainīt savu attieksmi pret visu, ko jūs plānojat veikt un esat paveikuši kopējiem spēkiem. Un tad pirmais padoms man būtu tā, rūpēties par to, kas jau ir paveikts, un mainīt attieksmi. Mans personīgs uz mūsu kopīpašums. Jo mūsu dzīve nebeidzās savā dzīvoklī, un no malas neviens nenāks un jums neko klāt nenesīs. Sāciet cienīt kaimiņus un savus mājas iedzīvotājus. Dalieties gan pozitīvās emocijās, gan negatīvās. Tad parasti ir tā kopsapulcēs, kas ir novērots, no sākotnēji ļoti negatīvas tādas emocijas un tās negācijas pāriet uz citiem iedzīvotājiem. Varbūt, kad vajadzētu arī padomāt, mums jau tā dzīve tikpat ir sarežģīta, mums vajadzētu varbūt padomāt, vai vienmēr ir vērts tikai to negatīvo runāt un domāt. Mēs varētu arī kaut ko pozitīvu, teiksim, kaut ko labi. Vēl gribētu aicināt dzīvokļu īpašnieks. Es pat esmu dzīvokļu īpašnieks, un es arī dzīvoju tāpat kā jūs dzīvokļos, un es esmu sapratusi vienu, kad kamēr mēs paši neejam un neprasām, nekas te notiek. Tad gribētu aicināt būt aktīviem līdzdalībniekiem savā mājas dzīvē. Tad piedalieties tais kopsapulcēs, droši izsakiet savas domas, droši izsakiet, jautājiet par visādām neskaidrībām. Ļoti bieži ir novērot tāda situācija, kad iedzīvotājs stāv sapulcēs, viņam ir neērti vaicāt. Nav tādi jautājumi, no kuriem būtu jākaunās, jo cilvēks nevar zināt visu, jo ir lietas, kuras mums ir svešas, un ir lietas, kuras mēs pārzinām. Nekaunieties no jautājumiem, piedalieties kopsapulcēs, sapulcēs un droši jautājiet, un jūs ar savu rīcību un darbību palīdzēsiet apsaimniekotājiem saprast lietas būtību. Pēc ēkas renovācijas, apsaimniekotājiem tāds padoms, pēc ēkas renovācijas būtu
jāskatās, lai apkurs sistēma renovētā ēkā, ja? Jo ja tā ēka ir renovēta un mēs esam nonākuši pie tā kopsaucēja un viss ir izdarīts, tad būtu apsaimniekiem ļoti jādomā par to, lai ēka tagad ir nosiltināta un viņi it kā ir uzsilusi vasaras mēnešos, ja? Bet pienākot rudenim ir ļoti svarīgi palaist saulaicīgi apkuri. Jo tas ir svarīgi un apsaimniekotājiem vajadzētu arī to skaidrot iedzīvotājiem, jo bieži vien iedzīvotājs apkuri, taupot, saka, mums vēl nevajag, mums ir silts. Bet nē, tā nav. Mēs nedrīkstam ēkai ļaut atzīst, jo ēka, jā, viņi ir ar līmēm un ar vējuma javām, viņai ir jāžūst. Viņai ir jāžūst no 1 līdz 2 gadiem. Ja mēs saulaicīgi mitruma periodā neieslēdzam apkuri, tad var rasties pelējums, var rasties mitrums, kondensāts, sārmi. Tur ir ko. Es arī pēc ēka renovācijas, arī kā apsaimniekotājs, iesaku norīkot to energo pārvaldnieku. Tas būtu tas cilvēks, kas varētu izstaigāt un izpētīt tos siltumtilts, viss, ka, varbūt ir vēl kādi trūkumi, tas būtu tāds pozitīvs moments tieši apsaimniekotājiem. Otrais padoms - siltuma apgādes sistēma. Es varbūt no iedzīvotāju puses atkal mazliet pateikšu. Renovētās ēkās ir, protams, izbūvēts jauns sakārtotas sistēmas. Uz radiatoriem parasti, lai iedzīvotājs varētu taupīt, ir uzlikti termoregulātoru vārsti. Ja? Un, ziniet, jaunie termoregulātoru vārsti ir ar kristāliskām galvām. Un, es tad varbūt tā mazliet pieskaršos šitam jautājumam. Ir ar kristāliskām galvām, kas palīdz regulēt esošo apkursu sistēmu iedzīvotājiem pašām atvieglojot. Ja? Teiksim, ja iedzīvotājs uzstāda temperatūru 20 grādi, tad radiators, kas sasniedz istabas temperatūru, sasniedz tos 20 grādus, termogālus vārsts aizverās ciet. Iedzīvotājiem šīs sistēma mazliet nav skaidra, un pirmajā apkursa sezonā parādās ļoti daudz zvani, un cilvēki zvanu saka, ja mums nesilst radiators. Kaut kas nav kārtībā. Un tad es caurvien eju un skaidroju. Es teicu, jums nevis radiators nesilst, es teicu, paskatieties, cik jums istabā grādi. Viņš saka, 24. Es teicu, protams, un kāpēc jūs gribat, lai jums tas radiators siltu vēl? Un tad vienkārši ir cilvēkiem jāizskaidro, kā strādā tā sistēma. Un līdz ar to es vienmēr aicinu termometru nolikt istabas dzīvokļu telpu vidū, centra punktā, jo, ja termometrs stāvēs pie radiatora, viņš vienkārši rādīs siltāku temperatūru. Istabas vidējā punktā, nolieciet, lai jūs tiešām zinat pēc savām sajūtām, cik tad jums rāda tā temperatūra. Ja jūs gribat 18 grādus vai 21 grādu, tad jūs tā arī pēc tā vadieties. Ja termometrs attiecīgi būs tuvāk radiatoram, tad temperatūra būs vienmēr augstāka un otrā istabas stūrī būs vēsāka. Nečamdiet radiators ar rokām, bet baudiet pēc izjūtām. Ja jūs staigājiet īsajos sporta krekliņos un man sūdzieties, ka jums nestrādā apkursa sistēma, tad nav īsti kaut kas līdz galam saprast. Apkursa sistēma strādā. Tad iedzīvotāji ir ļoti priecīgi, ka viņi var taupīt un ekonomēt, un tās regulātoru galvas ir uzstādīts, un man ir lieli priekšnieki, kas aizgriež termogalvas vispār ciet. Tad, protams, es eju atkal un stāstu, kādu kaitējumu tas var nodarīt ēkai. Un tie cilvēki, kas godīgi lieto to siltumu enerģiju, sanāk, kad viņi silda ir savu dzīvokli, ir kaimiņu dzīvokli. Tas atkal ir mans uzdevums iet un iedzīvotājiem stāstīt, kāds ir tas kaitējums un kāds ir tas ļaunums. Tur parādās mitrums, tur
man iedzīvotāji saka, viņi saka, bet tevī mums ir silts, ja? Ir īpaši sirds slimnieki. Ja? Viņi saka, mums ir silts, mums ir 17, 18 grādi. Es teicu, bet mīļie, kā jūs domājat, no kurienes jums ir tas siltums? Viņš nāk no kaimiņu sienām, viņš nāk no apakšējā kaimiņu sienām. Viņam viss ir nogriezts un viņš ir priecīgs. Bet ar visu to apkursu sistēmu ir jāstrādā un jācer, ir jābūt siltā gaisa apmaiņas plūsmai. Nevar nogriezt, var visam esmu redzējusi visādas brīnums. Uz kapara vadiem konzervuņš sasiets, ja? Arī tas no Krievu laikiem nāk. Tad iedzīvotājs tā, ka man nevajag, man ir redz, kur no šitiem konzervuņu vākiem siltumu atdeva. Ja? Kapars it kā uzsilda to konzervuņu, muļķīgi, man liekas, un nevajadzīgi. Ja? Tad apkursu sistēma ir jālieto, jūs viņu varat ekonomēt un taupīt, piegriežot uz nakti vai aizdījot uz darbu, ja? Teiksim, bet nekādā gadījumā nevajag taisīt apkursu sistēmu pilnīgi ciet. Un tur no apsaimniekotāja puses, ja, apsaimniekotājiem būtu jāsako līdzi visiem tiem dzīvokļiem tieši pa patēriņiem, un tur vajadzētu skaidrot, kāds ļaunums, kāds var nodarīt apkursu sistēmas nelietošanu, un šo situāciju nedrīkst pieļaut kā tādu. Redziet, šeit ir arī paštaisīti ventiļi, kas dod iespējas aizgriezt ciet apkursu sistēmu, un nedrīkst. To mēs nedrīkstam pieļaut. Jo tur tiešām pēc tam, kad tas ļaunums tiek nodarīts, tad tur, tās izmaksas novēršanai ir daudz, daudz dārgākas. Tur tiešām tas jautājums pat tā, te mēs redzam Klaipēdas 102 Liepājas, ja, pirms renovācijas, ja, tās rodas un pēc. Ēkas ir nolietojušās, un līdz ar to jau tie cilvēki jau saprot, ka kaut kas ir jādara lietas labā, jo ilgāk gaidīt vairs nevar. Ir tādas ēkas, kur situācijas ir pavisam bēdīgas. Par ventilācijas sistēmām. Ir daudz dzīvokļu mājas, kur ir tās mehāniskās ventilācijas, bet ir arī ļoti daudz mājas, kur ir dabīgās ventilācijas sistēmas. Ja? Renovētās mājās, protams, ēkas ir iepakots tā kā termosistēmā. Ja? Un ja mums ventilācijas sistēma ir traucēta, vai mēs, taupot to siltuma enerģiju, neveidinam tos logus, aizbāžam tās ventilācijas restes, aizpakojam ar deķiem un segām un visādi brīnumi redzēt. Un parasti iedzīvotāji pēc ēkas renovācijas zvana un saka, ja man ir slapjums parādās uz sienām. Es te un skatos, protams, logi ir cieti, ventilācijas ir aizbāzts un vārās lielais zubs grābs. Tur uz sienām gribās paņemt logu tīrītāju un novilkt. Es teicu, jūs nejūt kādu, jums ir pirts sistēma, jums absolūti nav ventilācija. Un čak, bet es slimoju nedēļu atpakaļ. Un tad es viņam skaidroju, es teicu, pat slimnīcās, ja, kad jūs esiet ārsts ar visu gūtu izstums, jūs koridorā un vienalga attaisīs logu un izveidinās. Gaisa cirkulācijai ir jābūt obligātai. Un ja nav šīs mehāniskās ventilācijas sistēmas, tad cilvēkam ir ļoti svarīgi saprast, kad ir gaisa apmaiņai dzīvoklī jābūt. Ja viņas nav, tad būs problēmas, un tās problēmas, ja nebūs pareiz gaisa apmaiņa, būs nerenovētā mājā, renovētā mājā. To es viennozīmīgi varu pateikt, kad arī nerenovētās mājās, ja, ir tieši tāpatās. Ja tu neveidini un viss ir aizbāzts, tad tāpatās tās sienas spēlē un ir. Un renovētā mājā vēl jau vairāk. Pirms ziemas sezonas vēl vajadzētu pārliecināties, vai jums funkcionē un logi. Vai viņi verās, vai blīvgumijas viss, jo bieži ir tā, ka, teiksim, kad norenovēt, it kā tie logi ir plasmas un jauni, bet
blīvgumijas ir nolietojušās, un tad uz logiem rodās tā kā ledus kārta un apledojums. Ja? Un tad viņi saka, Evija, tas ir tāpēc, ka tu esi nosiltinājis, un mums tas radās tagad. Tad es saku, nē, tas nav no tā, tas ir jāsakārto tie logi, lai viņi funkcionētu un lai viņi pildītu visas savas funkcijas, kas ir paredzētas viņiem. Tad ir veidināšana, ir arī blīvējumam jābūt, lai tur nepūš mats uz galvas pa nakti, ka jūs guļat gultā. Tā kā, vienmēr sakot, no apsaimniekotājiem padomu varētu dot tādu, ja, kad ventilācijas sistēmas ir jātīra neretāk kā reiz 3 gados. Ja. Pārņemot mājas no iepriekšējiem apsaimniekotājiem, es zinu, ka manai ēkai personīgi ir 40 gadi, un ventilācija nebija tīrīta 40 gadi. Tad, tur bija sabiruši baloži, un tur bija viss kaut kas, tur bija samesti, un tur sadrupuši ķieģeļi, un jūs saprotiet, tāpēc jau arī ir tā problēma. Protams, kad veicot ēkas renovāciju, mēs iztīrījām, un pat dzīvokļiem izmērījām visus tur gaisa plūsums, lai ir to dara speciālisti, ja. Tur nevar atnākt arī Jānis un Pēters un kaut ko izdomāt, ja. Tur ir speciāli mēraparāti, un ir prasības, kuras tad ventilācijas gaisa plūsma ir ļoti svarīga renovētās ēkās. Un vēl regulāri es kā apsaimniekotājs, un to es arī iesaku citiem apsaimniekiem, kas apsaimnieko mājas, regulāri ir. Vispār to arī ministra kabineta noteikumi nosaka numur 907. Ja? Dzīvojamās mājas vizuālā pārbauda veicam vienreiz gadā. Un vienreiz mēnesī viss inženieru komunikācijas, ja? Vizuālā pārbauda. Der varbūt aizdomāties, cik bieži tas dzīvē tā notiek, bet tas ir jādara. Es to daru. Es staigāju par tiem pagrabiem un es staigāju par tiem bērniņiem, jo tas ir manās interesēs. Tas ir iedzīvotāju interesēs un tas ir arī manās interesēs, jo par darbu, par paveikto darbu un par tā rezultātiem un augļiem mēs atbildam visi kopīgi. Iedzīvotājs ar saviem naudas maciņiem un pēc tam zaudējumiem. Un es kā cilvēks, kas ir uzņēmies saistības visā tajā organizācijā. Un iedzīvotājs gribētu arī aicināt, iedrošināt viennozīmīgi, ja jūs manat kaut kādas izmaiņas, ja, savā ēkas dzīvoklī, teiksim, stūrītī parādās kāds mitrums vai pelējums vai vēl kaut kas, nekavējieties ziņot apsaimniekotājiem. Jo arī tad, ja tas jums liekas ļoti maznozīmīgi, tas ir ļoti svarīgi. Jo, ja man iedzīvotāji neziņot par visiem tiem trūkumiem un visiem, es nevarētu sekot tam līdzi. Pateicoties iedzīvotāju izpratnei, man informācija nonāk ļoti operatīvi un ātri. Ir pat bijuši zvani 4:30 no rīta, bet es par to cilvēks nosūtu nerāju, jo viņi nezina. Un, kā ir pareizi, un labāk ir, kad viņi man informē, nekā, ka viņi man neinformē. Ja? Un nekad nav bijis tā, ka kaut kāda zvana būtu nepamatot. Ja? Vienmēr ir kaut kas, kas tiešām atvieglo manu rīcību un darbību, un līdz ar to es pasargāju gan iedzīvotājus, gan sevi. Jā. Jā, regulāri tās ventilācijas tīrīt, jā, apsekot pagrabu, gaisa plūsums, jā, vai tieši ir tas, ka jums pagrabos ir logi, vēl nenozīmē, ka ir tieši vilkme, plūsme. Tā kā pārbaudiet, vai jums ir tieši gaisa plūsma pagrabos. Un tā, es arī te parādītu vienu uzskatām piemēru. Tas ir Liepājā Klaipēdas 110. namā. Šo ēku, redziet, regulāri apsekojot pagrabs katru mēnesi, ejot pagrabos. Redziet, kas man tur uzaug pavasarī. Tās ir metstēlijas sēnes.
viņas ir kā dzīves radības. Un šīs sēnes, es noskaidroju, kas tās ir par sēnēm un kas tas ir. Tur nebija vainīgs ne tik daudz gaisa plūsmu, kā tur bija gruntsūdeņi, pavasaru gruntsūdeņi. Tur bija no gruntsūdeņiem labvēlīgs mitrums, siltums, un šīs sēnes man bija ieparinējušas. Redziet, radības visādas. Tagad par viņām nekas neliecina, nekas viņas aizgāja bojā, un viss bija kārtībā, un tā gaismā viņas iznīkst, bet, kad tur tāda brīnuma ierauga, tu nevar saprast, kas tas ir. Vai beigt cēzes, vai mati, vai kaut kas dzīves kustīgs. Ja? Un bez tam es varu pateikt, ka šīs sēnes pārvietojās un veido milzīgas kopas. Jā, tās ir tādi interesanti fakti. Protams, kad es arī zvanīju biologiem, jūs nevarēja saprast, vai viņi vispār var aiztikt vai nevar aiztikt. Bet, ja es nebūtu tur bijusi, tad es pagrūsties neredzētu, kas viņi zina, pie kā tas būtu novedis. Tāpat tās ar visiem sārmiem, viss, ir jāseko līdzi. Tas viens man tāds padoms rudens un ziemas periodiem. Tātad, dzīvokļu īpašnieki, iedzīvotāji, esiet uzmanīgi. Tātad, ja pēc renovācijas ziemas periodā uz balkoniem sniegi, uz jumtiem vai ne, tur pēc tam, kad tas viss kūst un kaut kur zūd un viss tur var rasties, viss kaut kas. Tātad to jau es teicu, droši ziņojiet apsaimniekojumu pa jebkurām izmaiņām. Apsaimniekotājiem padomu es varētu dot tādu, centieties uz to renovēto fasādu, saglabāt un rūpēties par viņu pēc iespējas ilgāk, tad, lai saglabātu visas tās vērtības un tad nebūtu gudri stumts sniegs, kā parasti ir pie mājas sniegs, kur krāmē pie mājas pamatiem. Jo saprotiet paši, kad tas sniegs, ja viņš sāks kust, viņš kur kustīs, viņš vienalga nonāks ar tiem gruntsūdeņiem jūsu pagrabā un veidos lieku mitrumu. Ja? Tā kā droši vien būtu gudrāk viņu izvest, ja pamest netiktu tie cokoli. Tad arī tām teknēm, lai lietas ūdeņi netek uz pamatiem, jo pamati, kad tek regulāri, viņi izskalo tos ēkas pamatus un tos jaunos. Mums pie jūras tas ir ļoti aktuāli, lielie vēji un sniegu un lieti, un tās teknes, ja viņas pareizi nav novietots vai kaut kā bojāts, viņas bojā ēkas pamats. Arī regulāri ir jātīra šīs jumta teknes. Tātad, lai tas notiek ūdens nelaiž, ja viņš aiziet kaut kur ciet vai kaut kas tur iekrits iekšā un jūs netīri, tad viņš lauž visu to, kas ir, un tāpat tas ūdens nokļūst kaut kur garām, ne tur, kur viņam ir jānokļūst. Protams, par jumtiem, runājot par siltinātiem jumtiem, renovētiem jumtiem bez vajadzības, tur nav ko staigāt un darīties, bet ja ir vajadzības sniegu tīrīt, tad tas ir jādara speciālistiem, ļoti gudri, un paši tur nevar iet uz jumtiem, bakstīt kaut ko ar lāpstām un darīties, Tāpat tās uz siltinātiem jumtiem nebūtu vēlams staigāt ar augstupējušu kurpēm, tur var izdurt arī savus caurumus un viss kaut kas, jo par to visu laiku ir jādomā. Par to visu laiku, kā apsaimniekam, tā iedzīvotājiem. Jo nekad nav tā, ka tur, teiksim, mums jābūt, tā ir tā milzīgā kopības sajūta par to padarīto, kas vieno it to apsaimnieku, tad to dzīvokļu īpašnieku. Ja jūs ļausiet tur, teiksim, brīžiem jaunieši, iet pagrabos un taisa tusiņas, viņi it kā labo riteņus, bet tad tur ir dīvāniņi jau nolikti, un tad jau tur parādās kā dāles pudelīt. Ja jūs tur ļausiet viņam iet un neaizrādīsiet, viņš to ies un darīs, un viņam tas tā kā nerūpēs, bet tā vajadzētu pašam par to domāt un arī citam neļaut, Un te vēl viena ēka pirms renovācijas, un man ļoti veiksmīgi un skaisti, un šī ēkā es redzēju, tur cilvēki arī mani palikuši ļoti mīļi, draudzīgi, viņiem viss tā attieksme ir mainījusies, un tur koridorā pie sienām ir gleznas, un tur ir izflīzēts, un turpat ir koridoros tepiķi uzlikti. Paši iedzīvotāji. Tā kā attieksme ļoti mainās. Par koplietošanas telpām.
Nu jā, tur kā jau ir tai pirmajā periodā, jā, tur pirmajā gadā var atklāties visādi augstuma tilti. Ja man vienā mājā bija viena māja renovēta un blakus nerenovēta, jumti saiet kopā. Un pēc ziemas perioda atklājās viens augstuma tilts, kur saiet tieši kopā. Ja? Vecais jumts, ja? Un ar jauno jumtu. Es sasaucu kopsapulces un teicu, mīļie, tas nav mūsu jumts, bet šitas tilts ir ļoti svarīgs, jo no vecā jumta pūt iekšā un ūdens vienmēr mitrums atrod vienmēr, kur iet. Un līdz ar to mums nācās par saviem līdzekļiem, lai neradītu ēkai bojājumus tālākos, nācās to izdarīt, salabot un sataisīt. Tāds variants arī ir. Ja? Tā kā ir svarīgi jebkuram teiksim, bojājumam, ja kaut kādām iemesliem atrast cēloni. Nedrīkstētu tur, teiksim, uzreiz balta krāsa kaut kur iet, kaut ko smērēt ciet. Tas nav pareizi. Vajag atrast tieši iemeslu, kāpēc tas bojājums ir veidojis. Vai tas ir vecs jumts blakām, vai tas ir kāds logaili neizdarīt, vai tas ir kāda tehnika, kas kaut kur rada kaut kādu. Un tas ir padoms gan iedzīvotājiem, ja? Neslēpiet defekti, sakiet viņus, ja viņi ir. Var arī būt, teiksim, kāda grunti, kas nesaķerās, ja, un parādās kaut kur krāsa atlēts vai kaut kas, nevajag smērēt viņu ciet, pēc tam tas gabals būs vēl lielāks un vēl sliktāks. Tad vajag noskaidrot kopīgiem spēkiem gan cēloni, gan to novērst. Tad ir padoms gan dzīvokļu īpašniekiem vairāk šis ir, ja. Pēc ēka renovācijas ir skaidrot, cik svarīgi ir saglabāt, ja, visu to, kas ir ieguldīts šīs vates un cokolu krāsojums un visu to. Ko es aicinu dzīvokļu īpašnieku, mīļa, katru darbību, ko jūs gribat veikt, teiksim, jūs vienmēr atcerieties, ka tas nav jūsu dzīvokļu īpašums personīgs, bet tas ir kopīpašums. Ja? Tad neuzstādiet bez apsaimniekotāju piekrišanas, ja, tur, teiksim, pēc renovācijas, tur satelītu šķīvjus, tad šitos kondensierus ārpusē, kas skatās. Jūs varbūt, teiksim, jums viņi ir nepieciešami, bet tāpat laikā, ja pie tās vates, tagad tur caurums, un tā kā es esmu redzējusi, ka tos veļas striķus tur mokās ar lieliem āmuriem, kaut ko daudz iekšā, viens izdrūp, otrs tur, tad tur tā siena vienos caurumos, tā nedrīkst. Tāpat tās arī uz tiem balkoniem, saucamiem strastbūrīšiem, ja, mazās tās loģīti, tā kā stiep ārā tos lielās tomātu kastes un visādas mēbeles, ja. Un cilvēks stumjot ārā ar tiem mēbeļu skapiem iedauz to vates mīkstinājumu, ja, iebojā. Līdz ar to, ja, teiksim, viņš nepasaka apsaimniekotājiem vai patvaļīgi kaut ko dara, un nākušā dienā iedomājieties momentu, ja, ka tur viss salīst tā vata un tiek tur iekšā, ja. Atkal tiks nodarīts kaitējums, kurš noteikti aizies tālāk. Līdz ar to, nevajadzētu. Ja jums ir tā doma un tas mērķis, kad radiātoru nomainīt vai kādu satelītā, es iesaku jums griezties pie apsaimniekotāja un rast kopīgu kompromisu. Jo tas ir pareizi, jo tas apsaimniekotājs ir to, viņš zina, kurā viņš pieaicinās speciālistu, un speciālists atradīs jums to vietu, kurā tad pielikt to šķīvi un to, jo neviens jau nesaka, ka nē, bet vajadzētu to visu sakombinēt. Jo ja mēs katrs lipināsim pie sienām, ko mēs gribam, tad mēs nonāksim tur, kur mēs bijām, tikai izgāzuši liels naudas līdzekļus. Tas pats arī attiecās uz apsaimniekotājiem, ja? Jo bieži vien ir tā, ka firma pārstāv nāk un iet par jūsu māju tā kā pa savu īpašumu. Man kā apsaimniekotājiem tas nav pieņemams. Pirmkārtām bungājiet, prasiet, saskaņojiet. Ja? Jo bieži vien ir tā, ka viņš atnāk, uzvelk savu vārdu un aiziet. Viņš ir nourbis un izurbis puses sienas. Piedodiet, atvainojiet.
Esiet tik mīļi, saskaņojiet, savu darbu paveidziet un izdariet visu tik smuku un labi, tā, lai pēc jums nepaliek nekāda nesmukuma. Ja? Tā kā tas arī, kā dzīvokļa īpašniekam to vajadzētu, tā arī apsaimniekam to vajadzētu darīt. Ja? Tad sekojiet līdzi visiem tiem darbiem, kas jums tiek veikti un kas varētu bojāt jūsu ēkas renovāciju. Tā. 8. padoms. Vienmēr sakot, pie tā visa, pie visu šitā tad ļoti svarīgi tad ir apkurs sistēmas, regulācijas, ventilācijas, pagraba apsekošanas un visa tādā. Bet neaizmirstiet, ka renovētās ēkās, ja, tāpat tās ir visādas lūkas ieliktas jaunas siltināts dzels durvis. Kas mums parasti notiek? Mēs ieliekam un baigi laimīgi mēs esam. Bet pēc kaut kāda mirklīša, pēc kaut kāda laika tās durvis nestrādā. Mēlīts vairs neiet uz iekšu un tad sākās daudzīšana. Ja? Ko tas nozīmē? Mēs aizmirstam bieži vien tās vērtības, ko mēs ieliekam mājā, mēs aizmirstam viņas apkopt. Mēs aizmirstam viņas ieļot. Mēs aizmirstam tās pašas spuldzītes, ja, kas ir elektroinstalācijas, kas ir mainīts, ja tur izcīt to spuldzīti. Vai paziņojiet apsaimnieku, vai ieskrūvējiet to spuldzīti. Ieļojiet to durvi, ja viņi tur čīkst un viss tur tā kā ir. Es iesaku arī renovētās mājās, teiksim, izstaigāt no A līdz Z un paskatīties, kas vēl nav izdarīts. Lai tā ēka tiešām ir kopumā vizuāli skaisti, jo brīžiem ir tā, ka saka, mēs vairs nevaram, mums vairs nav spēka, mums jau tā viss ir dārgs un viss mums ir izmaksās. Bet, kad salās tie sīkumi, teiksim, tās pašas paskastīts vai kādu zemi atvērt, iekopt, ja, un viss tas īstenībā nav tik dārgs. Tie ir tādas, kā es viņus saucu, pa astes, kas ir jāpievelk. Tās vairs nav tās lielās izmaksas, bet kopumā tas rezultāts ir fantastisks. Es varu pateikt, ka visās šitais ēkās, ja, ēkas viņas ir nolīdz. Runāju, ir kanalizācijas, ir augstie ūdeņi, ir skursteņi, ventilācijas, ir pagrabi, paskastītes, koridori, gleznas koridoros pie sienām, ziņojuma dēļ, jā, un tas viss ir ļoti svarīgi, un tas viss rada to mājas gaisotni. Un iedzīvotāji, viņi nāk mājās, un ciemiņi viņiem nāk, un tad ciemiņi saka, cik jums skaista māja, mēs gribētu dzīvot šādā vidē. Un es cilvēkiem saku, nenotiek brīnums bez iedzīvotāju atbalsta. Nenotiek. Tas viss ir iedzīvotāju griba. Apsaimniekotājs ir instruments, kuru var virzīt, un līdz tādām mērķiem mums ir jānāk. Un ja viņš negrib virzīties, neatkāpties, nevaidieties, eit viņu, bakstat, bīdat un virzat. Un tad jau, es teicu, kopējiem spēkiem tas viss izdodas un tas viss ir, jo es te arī tādu ekonomisko salīdzinājumu ieliku vienai ēkai ar galu sienu, tā ir 30 dzīvokļu māja, ja? Un apsaimniekošanas maksa pirms ēka renovācijas bija mums 0,30 lat kvadrātmetrā, ja? Tas ir 30 santiņi, ja? Renovācijas laikā mēs uzcēlām apsaimniekošanas maksu uz 0,55. Ja? Šie 55 santīmi nosedz mūsu ikmēneša izdevums plus bankas kredīta procents un viss maksājums. Mēs atgriezām no Lijā naudiņu, izdarījām vēl, kā es teicu, iestādījām puķu soliņus un koridors un atgriezām bankai daļu atgrieztos līdzekļus, Eiropas fonda līdzekļus, nodzesām kredītu. Tagad šī ēkā ir apsaimniekošanas maksa 0,45 santīmi. Ja? 2011. gada februārī, es paņēmu februāru mēnesi speciāli, jo tie identiski vienādi bija. Tur bija tie -20 trakie, ja? Tur viņš ir vienāds garums viņam ir un tie grādi bija, ja? Vienādi. 2011. gadā, kad nebija ēka vēl renovēta, tas ir februāra mēnesis, patēriņš, jūs redziet, tas ir tikai uz apkūru 37,914 megawattstundu. 1 megawattstunda un Liepājā maksāja 58 lati. Padomājiet, ja?
Jā, mums ir tā, jā. Nu, to iekšējais regulātors nosaka, un tagad it kā tur arī liela darba tiek veikta, un viss, un it kā mums sola, ka būs lētāk, bet nu, tādas tās izmaksas ir, un mēs viņus nevaram ietekmēt. Mēs, 58 lati, 1 megawatstundu. Un tad parēķiniet, ja, tur apmēram par dzīvokli, šī tikai par apkuru kvadrātmetrā bija kaut kāds lats, man liekas, lats 56 pa katru kvadrātmetru. Un renovētā 2000, un 5. stāvi tur dzīvoja pie 14 grādu temperatūras. Nu, bet vidējais stāvi bija 18 grādi, 17, 18 grādi. Tad cilvēki maksā, jūs padomājat, kādas līdzekļas, ja? Par to, kas reāli tev nav. Tu silti to gaisu ārpusē un iekšā tev nekas nav. Tev ir augsts un augsts. Un 2012. gadā februārī pie tiem pašiem minus 20 grādiem, ja? 21 grāds. Turpat bija tādi, kas man sildās, tā kā, bet tas 21, tas vidējais. Ja? Un redziet, tur uzreiz 20,516 megawatstundu. Tie pēc tā ietaupījuma, tie tur, praktiski, tur gandrīz ir puse. Saprotiet? Un tad es paņēmu apkurses sezonas vidējo izmaksu, ja? Jo tie ir tās temperatūras mainās, tad pirms renovācijas vidējā bija lats un 5, lats 10, tā varētu teikt, ja? Pēc 0,45 santīmi. Ir atšķirīgi. Jūs redzat, viņi ir milzīga. Tad, kad cilvēkiem šo atšķirību reāli parāda, ir rēķinos, viņi to jūt, ja? Tad tas sāk saprast tiešām, jā, tas strādā un tas ir. Ja? Cilvēkiem vienkārši vajag iemācīt rēķināt. Tā viņiem ir tāds neticības moments, bet tad, kad tu reāli redz, un viss labāk strādā, tad, kad kaimiņš ar kaimiņu sarēķina tos rēķins, ka viņi salīdzina. Kalab, Jāni, tev ir tā, kalab, tu maksā par 3 istab dzīvokli 30 lats, un es maksāju 130. Kur ir tā? Tad mums tur ir tas, kas mums ir. Bet ļoti svarīgi ir renovācija veikt ļoti kvalitatīvi. Ja? Mēs nevaram veikt viņu ar lētu, ja? Tāpēc tas vēl ir ļoti svarīgi tiešām to kompleksu veikt, ja? lai tev viss tas strādā attiecīgi. Ja? Jo, ja jūs nosiltināsiet, iepakosiet, teiksim, ēku, ja, un smuks attaisīsiet, un jūs nepārtaisīsiet apkurses sistēmu, kur jums nestrādā, vai ir aizaugusi, vai ne, ko jūs tur tausīs, neko. Kā jums ies. Tāpat tās ir bijis tā, ka uzstājas tās apkurses sistēmas, ja, un neuzliek tos regulātors. Ja. Un tur tas vidējais, viņam tur 26, 27 grādi, viņš nevar piegriezt. Jā, es lieku. Man ir alokātora sistēma, jā, un ir arī horizontāli. To arī iedzīvotāji paši izvēlās. Jā. Tās ir izmaksas, tās ir viss, ir ļoti svarīgi, lai iedzīvotājs saprastu, kāda sistēma viņam būs. Bet droši vien par apkurses sistēmām jums vēl pastāstīs. Tādas ir tās. Tātad, secinājumi no manas puses. Renovētā ēkā ir komunālie maksājumi, viss ir, es varu pateikt, pilnīgi droši uz pusi mazāk. Es nerunāju par gāzes patēriņu elektrību, ja, bet arī elektrība ir mazāk. Pieaug nekustamā īpašuma vērtība. Tā ir taisnība. Renovētās mājās cenas ir 2 reizes augstāk nekā blakus nerenovētā. Tā ir. Dzīvokļu īpašnieki, kas ir ļoti svarīgi, var baudīt, atnākot pēc darba, var baudīt savu to mieru, visu tā, kā tas tā jābūt. Un vēl kas ir samazinās iedzīvotāju nemaksāšanas līmenis. Jo iedzīvotāji ir atbildīgi par to, kas ir paveikts, un viņi saprot, ka tas ir uz viņu, kad viņi atbild kopā, un viņi redz, kur nauda ir aizgājusi, un viņi maksā. Viss ir kārtībā. Un svarīgi ir neapstāties pie tā, ko jūs esat sasnieguši, bet iet tālāk. Meklējiet vēl risinājumus. Šeit šogad pat svaigs pateicība no Liepājas domas par sakoptāko namu, ja tur ir tie 4 nami kopā, arī 4 mājas uzreiz. Ja, tā kā. Jo mēs spējām vienoties. Šī ir 110. māja jau iet būvniecība. Ja.
Paldies! Jā, lūdzu!